mans sapnis beidzot ir piepildījies, un es dodos pašlaik uz Ēģipti. Es dodos ceļojumā pa pasaules garāko upi Nīlu, iekarot noslēpumiem apvīto un joprojām mīklaino Ēģipti. Savu ceļojumu es sāku no Kopenhāgenes ar aviokompāniju Egypt Air. Pirmais lidojums bija uz Kairu, pēc tam lidoju uz Asuānu. Brīnišķīgi! Bija vērts lidot šīs daudzās stundas uz šejien uz Ēģipti. Jūs teiksiet, doties uz Ēģipti šajā nedrošajā laikā, tā ir pārgalvība? Es jums nepiekrītu. Tā kā lieki neriskēju un sekoju gidu norādījumiem, es nemirkli nenožēloju savu maršruta izvēli. Piekļuvu filmēt visur, kur vien vēlamies, mums nodrošināja Ēģiptes turisma ministrija. Tas nozīmē, ka mani visur pavadīja un uzraudzīja un, protams, iepazīstināja ar senās Ēģiptes kultūru. Raidījuma turpinājumā skatieties. Mani gaida mans kuģis Sonata. Lienes. Lienā, from Latvija. Īstena nūbiešu ciema apciemojums. Skatieties, mēs jums parādīsim. Kāds izskatās Dambis Nīlas krācēs. Krokodēļi uzrāpjās pa akmeņiem, ciemos pie viņiem, ko viņš šeit grib, acīm redzot, ēst. Asuānā arī sākās mans ceļojums, kur mani gaidīja kuģis. Tā nu es esmu sagaidījusi rītu, kad dodamies ar mazo laivu uz lielo kuģi. Paldies! Hello! Lienes. Lienā, from Latvija. Wow! Hoho! Tas pat nav kuģis, bet peldoša 5-zvaigžņu viesnīca ar restorāniem, skaistumkopšanas saloniem, plašiem mājīgiem numuriņiem, baseinu un saļošanās klāju. Izrādās, kaut arī ceļojums, kurā dodos, ir pazīstams ar nosaukumu Nīlas kruīzs, to droši var saukt par Nīlas piedzīvojumu. Asuāna ir vissiltākā Ēģiptes pilsēta. Ziemā šeit ir līdz pat +20 grādiem, bet vasarā temperatūra var sasniegt pat +53 grādu ēnā. Tāpēc šāds ceļojums ir īsta medus maize mums, pēc saules un siltuma izslāpušajiem ziemeļniekiem. Nu, redziet, skatītāji, tā ir, ka ļoti aktīvi dejoja. Kleita ir kaput. Ashamalita! Ashamalita! Hala hamma! Alea! Alea! Aparati kitamba! Aparati kitamba! Maza! Maza! Auleya! Alea! Alea! Kruīza laikā ceļā no Asuānas uz Luksoru katru dienu mēs piestāsim krastā, lai apskatītu kādu Ēģiptes vēstures pērli. Pavērojot Asuānas vietējos iedzīvotājus, šķiet, visa viņu dzīve norisinās laivās, tāpēc arī es sēžos īpašajā burulaivā Fellukā un Aidā. Dodos iepazīt nūbiešu dzīvi. Vēja, kā mēs jūtam, es jūtu, nav. Un tādēļ mums piepalīdz mazliet mazā motora laiva, lai mēs tiktu uz priekšu. Clap our hands, everybody. Yeah. Oh, alere. Oh, la Alere. Oh, alere. Oh, alere. Lile, lile, lalere. Oh, alere. Oh, alere. Oh, alere. La, la. Nemaz ilgi nav jāgaida, līdz mums jau ir ceļa biedri. Mūsu laivu ceļā pavada mazi un muzikāli nūbiešu bērni. Olla sandalem Italia vecinke. Olla sandalem Italia. Sandalem Italia. Sandalem Italia vecinke. Asuānas apkārtnē dzīvo sena tauta nūbieši. Viņiem ir sava valoda, savas tradīcijas, un tie nav arābi.
Viņu ādas krāsa ir tumšāka, taču ar eiropiešu sejas pantiem. Nubieši ir ļoti atsaucīgi cilvēki, to ciemati ir tik krāsaini. Nubiešiem nav rakstības, bet gan tikai valoda. Pa ceļām dodoties uz spēkstaciju iebraucām pavisam mazā ciemā Nīlai otrā pusē. Ārprāt, cik smagi! Un bērniem šis ir viss jānes. Šeit arī Nubija ciltīja savu salmu krokus un to sauc par kafērīcu. Iesim paskatīties iekšā, kā viņi tur sēž. Hello, boys! Hello, hello, hello. Hello, how are you? How are you? Very well? Jā, kafēnīca. Ok, thank you. Sakrāvie. Nu, ko dodamies tālāk? Asuānā atrodas viena no pasaules lielākajām hidroelektrostacijām. Runā, ka tieši šeit, Asuānā, detektīvu rakstniece Agata Kristī guvusi iedvesmas pavadienus savam romānam Nāves uz Nīlas. Dambis ir ļoti iespaidīgs, gandrīz 4 kilometrus garš, 1 kilometru plats un 110 metru augsts. Cilvēkiem Nīla asociējas ar krokodiliem. Kā es noskaidroju, viņi visi palikuši Dambja otrā pusē un peld virzienā uz Sudānu. Kā vietējais apsargs šī dāma tikko arī teica to, ka mēdz būt arī gadījumi, kad krokodēļi uzrāpjās pa akmeņiem, ciemos pie viņiem, ko viņš šeit grib, acīm redzot, ēst. Fīlas templis – senās Ēģiptes zemes dienvidu robeža. Fīlas templi mēdz dēvēt par Ēģiptes pērli. Tas ir viens no skaistākajiem tempļiem, kuru eksistenci savā laikā apdraudēja Asuānas dāmļu celtniecība. Šis templis atradās oriģināli, tā bija viņa lokālā vieta, kad viņi uzcēla pirms 200 gadiem pirms mūsu ēras. Bet tā kā viņi būvēja sāka šo dambi lielo, viņi saprata to, ka šī sala aplūdīs. Viņi laicīgi jau plānoja šo visu templi pārcelt pat tās blakus. Līdz ar to viņi katru to mazo gabaliņu savnumurēja. Un tad lēnām viņi pārcēla. Un lūk, tur arī jūs redzat viņu šajā pusē. Ar Fīlas templi saistīts viens no skaistākajiem dievu Izīdas un Ozīrisa mīlas stāstiem. Salam rahmatullah wa barakatuh. Patiešām varani, iespaidīgi un skaisti. Skatieties, mēs jums parādīsim. God bless you. Oh, so sweet children. Plus tas, ka vīrieši ļoti uzticās man, nezinu, kāpēc. Aiziet jūriņā. O, tagad iela ir tā nopeldēties. Būtu fantastiski vienkārši. Perfekt. Raidījuma turpinājumā skatieties, vai eģiptiešu smaržas ir gan labas? Lotus ziedēja. Oh. Kas var būt skaistāks kā smaržot kā īstai Kleopatrai? Ieskats senatnē. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, lai manā balstīņā skaldēja tavu. Iepazīšanās ar Nīlas kuģa kapteini. Tas viņam gan varams kā īstam karalim. Edfu templis un tipiska eģiptiešu tirgus apmeklējums. This is small, we need a bigger.
Senā Ēģipte tiek uzskatīta par kosmētikas šūpuli, jo vairāk kā 4000 gadu atpakaļ tieši šeit sākās kosmētikas līdzekļu ražošana un, protams, lietošana. Eģiptieši spēja augus un puķas pārvērst smaržās ir viņu kultūras sastāvdaļa. Būt Ēģiptē un neapmeklēt smaržu veikalu, tās būtu nepiedodami. Muskus, roze un vēl. Visā šajā smaržu mutulī atliek viens sasmaržot to savējo īsto. It's lotus, yes? Yeah, lotus flowers. Just right. That orkanš smaržo, vai? Yeah. Lotus ziedeļa. Pats galvenais ir šajā visā pasākumā procedūrā. Tu nedrīkst vienu to pašu pirkstu smaržot, rīvēt. Vai gan beigās es nokavos? Tapļos. Okay, because I forgot to ask It's you jasmine. something to drink as welcome drink. We have here. Reāli jasmīns papļos. Hibiscus. Jā. Like Lotus ir labs. Es pat viņētu nopirkt. Tā, vajag labi iedēja mums pasmažot 2 eļas. Tagad piedāvā tējas, pēc tam būs vēl eļas, tad būs pusdienas, tad būs vēl eļas, un beigās būs rēķins. Sometimes we call it your secret to disaster. Nu ko, kādu dienai speciāli smaržas sievietes tādas iegādājas arī. Un man viss tur šodien. Veidīgi, kādu dienai. Nu, pamēģināsim to, kā smaržot. Nu, nē, paldies. Tas noteikti nebūs manai kāzu dienai. Nē. No alcoholic additions, and if it has 1% of alcohol, we should make a Viņš tagad dedzinās. Ļoti labi, jā. Nu, aiziet. Ir spirts vai nav? Nav No spirts. alcohol. Viss ir naturāls, jā. Sapratām? It's baked right in here. No alcoholic additions at all. Only tap water, nothing inside. You need to drink? Just smell it. You need. Is it just water? I think. I hope. Kas nezinu, kā rodas tolcūdens, šis arī puiši tikko parādīja to, ka ielejot tīrā ūdenī 1 pilienu šo naturālo eļu, tā rodas tolcūdens. Aromāti tika izmantoti gan reliģiskās ceremonijās, gan ārstnieciskos nolūkos, gan mīlas rotaļās. Very good. Ļoti labi. Very nice. Very good. Tas bija mentos, kur tu vari ielpot lēnām. Un tad ir vaļā. Ir deguns, ir muti dzirdētājiem, īstenībā īpaši kā man tas ļoti vajadzīgs. Tagad man liekas sandāla kokeļu, kas ir... Cuk iedļauj ekalips. Kopā ar ekalips, kas palīdz cēgalim. Tieši pirms tam sasīt cēgalu, tā kā redzēs, vai viņš sacīs. Tagad man būs ļoti ekskluzīva iespēja, man tagad taisīs galvas masu. Mums visiem zināmā Ēģiptes valdniece Kleopatra bija liela smaržu cienītāja. Ir pat leģenda, kura vēsta, ka valdniece ar smaržām apsmidzinājusi sava kuģa buras, lai viņas aromāts izplatītos. Tuvojoties ostai, visiem varēja vēstīt par viņas ierašanos. Labi. Ļoti labi. Viegums sajūta, vajag dīvaini. Un eģiptieši ir labi tirgotāji. Viņi spēj pārdot jebko. Savukārt mums jāatceras par kaulēšanos, lai šajā spēlēsim veikalos spēlē visi būtu apmierināti. Jā, ar savu izvēli esam veikuši. Esmu iegādājusies lotusa ziedēļu. Tagad man ir manā īpašumā lotusa zieda eļa, kas ir bez termiņa. Hello, Latvijā!
Vakari uz Nīlas pienāk agri. Tikko saule pazūd tuksnesī ap 6, tā tumsa klāt. Tāpēc kādā piektdienas vakarā devos pastaigā pa Asuānu, lai apskatītos mazos veikaliņus un izbaudītu nakts dzīvi. Taksī! Jū! Man atveicās, pirmais taksis apstājās. Te brauc viss kā grib, kā vēlās. Visu laiku midžina gaismas viens otram acīs, ja nav nakts vai diena vai tumšs vai gaišs. Vienmēr pīpina. Cilvēki iet pāri tad, kad viņi vēlas iet pāri. Halo. Mašīnas tikai uzpīpina pēdējā brīdī, cilvēks nolec malā no ceļa. Jūs paši redzat tagad, kas laikas notiek. Ne pa labi, ne pa kreisi, vienkārši taisni visi brauc. Oi, un bez gaismām. Jā, bija Latvijā. Jā, Latvijā. Hello, say, hello, Latvijā. Hello, Latvijā. Jā. Thank you very much. Thank you. Thanks. Esam Asuānu pilsētā un šeit notiek šī nakts dzīve. Ja vēlaties izbaudīt kārtīgu nakts dzīvi ar pīpī, droši nāciet un brauciet uz Ēģiptu uz Asuānu pilsētu. Thank you. Un nejauši kļūstu par kāda eģiptiešu pāra kāzu vienu no īpašajiem notikumiem. Man gribas aplūkot Līgavu tuvāk, taču pat Līgava arī vēlas iemūžināt šo tikšanos. Un tā nu gan viņi, gan mēs filmējāmies, fotografējāmies un sveicām jauno pāri. Take the picture. Yeah! Cik skaisti. Cik jauka klēta brīnišķīgi. Redz kā, nu, šeit tā notiek Asuānā. Ir smaids, prieks, kāzas. Skaista daba. Šodien pilndienu piedzīvojam, ja teikšu, man jāapsēž. Jā! Woo! Thanks! Good luck! Good luck! That's you! Good luck! Dienu pēc dienas mūsu kuģis turpina šķelt Nīlas ūdeņus. Visapkārt pastkartīšu cienīgi skati, krastā dzirdamas cikādas un gārņu balsis. Vakaros var baudīt saulrietus, bet šķiet visiespaidīgākie ir Nīlas saulēkti. Kādu rītu pamostoties no savādiem bukšķiem un neierastās kuģa zvārošanās, izrādās uztraukumam nav pamata. Pašā rīta agrumā reizē ar saulēktu mūsu kuģis šķērso slūžas. Man patīk šiem cilvēkiem. Esam sasnieguši Komombo. Šeit, Nīlas krastā, atrodas templis, kas veltīts 2 eģiptiešu dieviem – Horam ar vanaga galvu un Sobekam ar krokodīla galvu. Šis templis senajos laikos bija ārstu un farmaceitu darba vieta, tāpēc uz tā sienām joprojām saglabājušās tur pierakstītās senās zāļu receptes, kā arī medicīniskajām manipulācijām izmantoto instrumentu zīmējumi. Pie tempļu ieejas atrodas 16 iespaidīgas kolonnas, un tieši šajā templī atrodas seno eģiptiešu kalendārs. Tas tika sadalīts 3 sezonās jeb gada laikos. Katrai dienai ir sava zīme, un uz sienas ir uzzīmēts viss kalendārs. Nu, ļoti iespaidīgi. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, lai manā balstiņā skanēja tālu. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, lai manā balstiņā skanēja tālu. Nu, ko esmu atpakaļ un došos vizītē pie kapteiņa, lai uzzinātu, kas lācītim vēderā. Došos apskatīt tās vietas kuģī, kur parastam ceļotājam nav iespējams iekļūt. Tagad mēs esam ciemos pie kapteiņa kabīnē. Kapteiņš diezgan jauns. Hello!
Hello. Hello. Liene from Latvia. Yes. Bet krēsls viņam gan varams kā īstam karalim. Tas ir pirmais kapteinis, jo uz kuģa ir 3 kapteiņi. Hello. Hello. Saņēmu no kapteiņa īpašu uzaicinājumu un tagad došos blakus viņam sēdēt un turēt šo kruīzu kuģi. Okay? Tagad mēģināšu turēt. Viņš tik saka labi, bet beigās iebrauksim vēl kādā Nīlas upes krastiņā. Šie abi 2 kapteiņi, ja? Viens strādā, pārējie atpūšās. Beautiful! Pa visu Nīlas upi kopā ir 283 kruīzu kuģi. Un lielāko daļu īstenībā tā jau arī pieder visas ģimenes uzņēmumiem. Tas ir viņa biznes. Un pats interesantākais bija, ko mums arī stāstīja menedžers, kad viņi pat nezina, cik tagad momentāli viņi ir dziļi, kāds ceļš jābrauc ir, uz kuru pusi. Viņi vienkārši brauc par sajūtām, jo lai dabūtu kapteiņa statusu, tev ir ļoti daudz jāmācās ilgus gadus. Apmēram pat 25, tas ir minimums. Tā ir tā dzīves pieredze, ko viņai jāapgūst. Tā kā mēs pašlaik braucam pēc kāda plāna, tā kā jūtas kapteinis. Kā jūtas kapteinis, paskatāmies. Norūpējies. Tea? Oh, thank you! Es ceru, ka tas nav no Nīlas ūdeņa. Kuģa kapteinis atklāja, ka šis amats pāriet no paaudzes paaudzē un kuģošana tas ir ģimenes biznes. Tagad arī man ir skaidrs, kā te viss notiek. Uz kuģa, kā jau kārtīgā viesnīcā, vienmēr tiek pasniegts brokastis un arī pusdienas, kuras ir iekļautas ceļojuma cenā. Esam beidzot nonākuši uz lančam. Šajā karstā laikā gribas tikai un vienīgi dārzeņus. Tikai un vienīgi sīvās. Protams, es izmantoju opciju, kad es esmu šajā zemē, es sēdu tikai zivis. Tikai un vienīgi zivis un dārzeņus. Ļoti daudz. Un šī kruīza kuģa ir fantastiska apkalpošana. Baro mūs šeit nenormāli labi, tiešām. Nu tad labu apetīti. Ejam mēs. Esam gatavi pastaigāties ārā. Ui, cik dīvaini. Bet ārā ir tikai vienīgi Nīlas upe, kur mēs netiksim. Esam Eitva pilsētā un kāpšu tagad Zirga pajūgā un brauksim uz nākošo templi. Pēdējo reizi braucu uz Zirga pajūgu, man bija gadi šķiet 15. Ui! Nākošais apskates punkts ir piekūnu dievam Horusa veltītais Edfu templis. Bet ārā ir tiešām ļoti karsts, nenormāli karsts. Jo mēs iesim templī, mēs vienkārši būsim beigti. Tas ir viens no vislabāk saglabātajiem tempļiem Ēģiptē. Tikai 19. gadsimtā to no smiltīm attīrīja franču arheologi. Mālās, cik kā viņš man klausa? Tirgus ir vieta, kurā iespējams vislabāk sajust un saprast valsti, kurā viesojamies. Kartupeļi nenormāli liels XXL. Jā? Yes? Okay. Tirgus mums noteikti neliek vilties.
skaņu un krāsu muģeklis, cilvēku ņemšanās saules, apmīļotie dārzeņi un augļi. Te nevar palikt vienaldzīgs. Oh my God, so big! Money, money, money! Iedod roku, paņems visu tev ciet. Un ievilks iekšā un liks tev kaut ko nopēt. Jā. Tūlīt vēl liksiet veikalā nopēt mūsu veikalā. Jā. Wow, paklāja. Kāda paklāja? Wow! Droši vien viņiem to samāca no bērnības. Bet jūs tos ļoti pagodināt. Kā jau zināt, ir ļoti karsts un saldēta gaļa šeit nav iespējams uzturēt, tāpēc, ja tu vēlies kādu svaigu gaitu, atnāc uz tirgu, izvēlies, kuru vistu vai tīteru tu vēlies, tagad viņš ņems ārā, domādams, laikam, ka es pirkšu, no, we just look, we need that, we don't need that. Kur es likšu to tīteru? We don't need that. Forši. Viņš man grib pārdot tagad tīteru. Tā kā ceļoju pa Nīlu, noteikti vēlos nogaršot to, kas audzis upes krastos. Un mana izvēle ir arbūzs. Come here, come here. Come here. Come here. Okay, we want this one. This one. How much it cost? Bigger. This is small. We need a bigger. This is the camera. This good. Yeah, you need a big one. One big. This. Oh, it's good. This. Tas ir lielākais. This. Palieciet pie televīzijas ekrāniem un mēs jums parādīsim. Skatieties! Klāt ir pēdējais vakars uz mana Nīlas kuģa. Par godu tam tiek rīkotas vakariņas, kurās tiek pasniegti eģiptiešu nacionālie ēdieni. Vakars ir pienācis un solītā barbekju balīte var sākties, bet pirms mēs sākam balīt, protams, mums vajag sagatavot gardu ēdienu. Un šovakar kopā ar šefu Vāru pavadībā mēs gatavosim īpašo kaftu kebabu. Ejam, palīdzēsim to arī uztaisīt. And maybe you can tell what is there inside. What is so? Was beef. Beef, yeah? Beef. Only beef? Only beef. What is the green? It's garlic and onion with okay. pepper. Yeah. With salt. Sālis? Yeah. Nu, var teikt visu, kā mēs taisam kotletes mājās, bet šis būs kaut kas īpašs, jo šis ir mums eģiptiešu vakars, tāpēc arī taps šīs gardās uzkodas. Nu, kā pie mums Latvijā? Parasti mēs iekurinām grilu mājās. Domāju, ka šodien būs kaut kas īpašs, bet izrādās, ka tā visā pasaulē vienādi grilē gaļu. Ogas ir ļoti karstas. 8–9 minūtes un vakariņas būs jau gatavs. Šis vakars, kā jau es teicu, ir īpašs vakars, jo šis ir dress code vakars. Un šis vakars, protams, ir eģiptiešu vakars. Paskatīsimies, kādus ēdienus vēl šovakar mēs baudīsim. Okay. Kaut kas liels. Oh, es zinu, kas tas ir. Tas ir tradicionālais eģiptiešu ēdiens, kas tur iekšā ir rīsi, pasta, turku zirņi un sīpos. Tas ir, jā, sīpos. Un te ir pipari, cukīni, baklažāns. Arī tradicionālais ēdiens ar rīsiem kopā. Tur droši vien papriklāt mazliet arī. Cik garšīgi.
izskatās viss. Es domāju, viss. Sākam mēs. Es jau gribēju. Eģiptiešu radošais gars ēdienu pagatavošanā ir nepārspējams. Tik daudz dažādu ēdienu veidu, tik daudz garšvielu. Tieši garšvielu lietošana man šķiet eģiptiešu ēdienu padara tik atšķirīgu un reizēm atpazīstamu. Tā Nīla. Nepilni 300 km nopeldēti, pavadīts lielisks ceļojums pa pasaules garāko upi. Raidījuma turpinājumā skatieties. Luksoru zeltu meklējam tempļu valstībā. Sārtī baigi zilas acis, šķiltiņš šķīla valodi. Kā top slavenās Eģiptes statujas. Tā kā 7 rūķīši sniegbaltīt atbalst uz Skarabei seko vai es sekoju skarabejam? Piepildīt vēlēšanos. 7 reizes pretēji pulksteņa rādītājiem jāiet apkārt. Esmu nokļuvusi Luksorā. Luksorā jeb senajā Eģiptes galvaspilsētā Tēbās. Luksoru mēdz dēvēt arī par pasaules brīvdabas muzeju, jo tajā vienu vietu apskatāms galvu reibinošs pasaules vēstures mantojums. Esam pašlaik Karaļa ielā. Kāpēc no rīta? Tāpēc, ka par dienu te ir nenormāli karsts. Bet, ja šis skaitās vēstu, tad, jā, ok, labi. Bet, jā, dosimies aplūkot kapenes. Man tas ļoti interesē, jo es nekad mūžā neesmu dzīvē to redzējis. Kopumā šeit Karaļa ielā ir 62 kapenes. Tā kā, skatīsimies. Parasti šādu skats tikai es redzēju filmās vai kartiņās. Karaļu ieleja ir klinšains kanjons, kur izskalts vairāk nekā 100 kapeņu. Tā ir 62 faraonu aduses vieta, un te mūža māju radis arī slavenais Tutanhamons. Tur apakšā bija pilns čūskām. Ja cilvēks meloja, tad viņi iemet iekšā, viņi apēda. Kapenes un sarkofāgi bijuši īpaši grezni un gadsimtiem ilgi vilinājuši gan pētniekus, gan dārgumu meklētājus. Atrodoties šeit, liekas, ka esmu pārceļojis laikā, neskaitāms gadsimtus atpakaļ. Iespaidīgi, ļoti interesanti un reizē arī mazliet baisi. Vāc, kas saka izstāst, nekad mūžā neesmu. Pasties, cik inčīgi svārtiņi bijuši. Gājām šitā. Liekas, ka šitā vēl vispār nav tā paša laikā renovēta. Viņa tiek atjaunota. Atrodamies ģimenes uzņēmumā, kur gatavos skulptūras no akmeņiem. Varam paskatīties tur no kalna viņiem akmeņus un šeit nes. Viņam paskatīties, kā viņi gatavo. Kalnu pakājai apmeklējam ģimenes rūpalu akmens rūpnīcu Alabaster Morser Factory, kur no akmens top visdažādākie izstrādājumi un iespējams izsekot līdzi visam darba procesam. So keep working! Labs mārketings viņiem iestrādās šeit. Pareizi sievietes jāmāk uzrunāt. Vispirms ar mūziku un tad kaut ko liks nopirkt. Kā viņi tad? Un viss tiek gatavos tikai un vienīgi ar rokām. 8. Tā kā 7 rūķīši sniegbaltīt atbalst uz sievietes.
Bet cik tad ilgi skatīsimies vien? Jāatlok piedurknes un jāmatas akmeņkaļiem palīgā. Skatieties, es jums parādīšu. Keep walking! Strādājam! Sāk jau likties lēnāk, kad es varbūt iepriekšējā dzīvē esmu Ēģiptē. Nu, man ļoti viss šis pateik. Jā, laimes simbols, veiksmes un naudas. Yes, very beautiful. Hatšepsutes templis būvēts pirms 3500 gadiem un ir lieliski saglabājies. Tas ticis celts par godu Eģiptes valdniecei Hatšepsutai, kura bijusi vienīgā sieviete valdniece, kura valdījusi ar faraona tiesībām. Parād to kafiju, vai tēju, krēsliņu un vienkārši, lai jums jauka diena. Om Bhagavan Shri Bhagavan Ananda Bhagavan Shivananda. Šī visa vēsturiskākā vieta. Šeit ir 2 kilometru garā Sfinksu aleja, kas sākotnēji savienoja Karnakas un Luksoras tempļus. Šeit atrodas 134 milzīgas kolonas, obeliski Hatšepsutai un Tutamosam III, gan Ramzesam II granīta statujas. Vārdu sakot, šis objekts noteikti jāiekļauj Eģiptes ceļojuma kategorijā, obligāti jāredz. Es meitiņa kā rozīte, kā sarkāna zemenīt, sārtī baigi zilas acis, šķiltiņ šķīla valodiņ. Tāds spēks 134 kolonas. Karnakas templī atrodas arī skarabejs, kurš piepilda vēlēšanās. Tām jāiet apkārt un kaut kas jāievēlas, taču jāuzmanās, lai neizriņķojat par daudz. Katrai vēlmei ir savs apļu skaits. Ja apkārt iesiet 3 reizes, apprecēsieties. Ja apkārt iesiet 5 reizes, tiksiet pie bērniņa, bet ja apkārt iesiet 7 reizes, garantēta laime. No tā lai tas arī piepildās. Papirus ir biezs, papīram līdzīgs materiāls, ko iegūst no papirusa auga. Un, protams, pirmie to izmantoja jau senie eģiptieši. Pie tam viņi to lietoja gan rakstīšanai, gan laivu, grozu un sandaļu izgatavošanai. Ja senie eģiptieši to varēja, arī mēs to varam. Esam papirusa muzejā un skatīsimies, kā tad taisa papirusa papīru. Papirusa augs aug 3 metrus garš. Tām nogriež zaļo mizu un sagriež gabaliņos. No zaļā stumbra gatavo grozus, bet balto sagriež strēmelēs. Tad klapē ārā ūdeni un izrullē sausu. Pēc tam ievieto ūdenī. Un, ja tur 1 nedēļu, sanāk balts papīrs. Ja tur 2 nedēļas, tumšs papīrs. Izklausās jau pavisam vienkārši. Wow! Pirmais simbols ir lauva. Ir jāpažāvē. Skorpioni. Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu padarī. Trādrī, dralalā, tu man taunu. Trādrī, dralalā, tu man kaunu padarī. Eģipte ir slavena ar savām garšvielām. Jau 3500 gadus pirms mūsu ēras senie eģiptieši tās lietoja gan uzturā, gan kosmētisko līdzekļu izgatavošanai un pat mirušo balzamēšanai. Viņš man nesīs tagad matiem garšvielu. Viņš nesīs matiem man speciāli garšvielu, lai man mati kļūtu spēcīgāk un stiprāk, jo redziet, mans vīrs nemāk parūpēties par mani. That's for your hair. Hash oil. Hairdo.
Does it cost you 85? I don't have money. I don't need money, I am rich enough. Savukārt seno eģiptiešu receptes, kas datējamas jau 2. gadsimtu pirms mūsu ēras, liecina, ka ēdiena pagatavošanā jau tad izmantoja anīsu, sinepļu sēklas, ķīmenes, koriandru, piparmētras, vībotnes, kanēli un safrānu. Mēs varētu paņemt maizīti, nepagaršot, kā viņš šeit arī cep. Yeah, kartava. Oh, it's very hot. Okay, thank you, šakrān. Oh, halleluja. Mans ceļojums lēnām tuvojas noslēgumam, tāpēc no Luksoras dodos uz Hurgadu. Tāpēc pastaigas pa senās Ēģiptes tempļiem un kapenēm nomainu pret bezrūpīgu atpūtu un dodos uz Hurgadas delfināriju, kur nepilnas stundas garumā var priecāties par talantīgu jūras lauvu un delfīnu spējām sadarboties ar cilvēku un izpildīt aizraujošus trikus. Arī šāda izklaide iekļaujas intensīvajā ceļojuma maršrutā, kuru man palīdzēja īstenot Ēģiptes turisma ministrija un aviokompānija Egypt Air un, protams, mana mīļā filmēšanas grupa. Mēs nevaram nopirkt laimi, bet mēs varam nopirkt lidmašīnas biļeti un doties ceļojumā. Un es noteikti neticu, ka tas kādu varētu nedarīt laimīgu. Mans ceļojums Eģiptē ir noslēdzies. Paldies visiem gidiem un labajiem cilvēkiem, kas mūs uzņēma. Nīls kruīze bija vienkārši fantastisks, tā kā latvieši droši brauciet uz Eģipti un brauciet ar Nīls kruīzi. Paldies pilsētām Luksora, paldies pilsētai Asuāna un, protams, paldies Hurgadai. Un esmu priecīga, jo mans sapnis piepildījās. Gan braucu ar kruīzes kuģi pa Nīlas garāko pasaules upi, gan redzēju delfīnu šovu un iespēju arī ļoti tuvu apskatītos un, protams, baudīju skaisto sauli. Paldies, ka bijāt kopā šo visu raidījumu ar mani, Liena Šomes. Tiekamies jau koncertos. Atā!